tā. Tad mēs ar tevi apskatījām, kā mednī strādā mednieks, bet netiek vēl pie iecirkņa datiem. Un tad šobrīd es spēlēšu to lomu atbildīgā persona. Jā, tad kolektīvu vadītājs medniekiem saprotamā formā. Tātad Alīna ir kolektīvu vadītājs, ir Valsts meža dienesta izpratnē atbildīgā persona. Pirmajā reizē atbildīgā persona reģistrējas, iet tam cauri, kam mēs esam jau izgājuši. Tā, ka es jau esmu laicīgi pieregistrējusies, es spiedīšu autorizēties. Tā arī varēs redzēt, kā notiek autorizācija. Tad es norādu e-pastu. Un rekur tev iecirknis parādās. Jā, bet kā tu redzi, bez iecirkņa, tad bez medību sadaļas, man kā atbildīga persona parādās tā 5. sadaļa MTL, kas ir medību tiesību lietotāji. Tas būs tikai tev vai arī man pēc tam kā medniekam, kad tu man pievienosi? Pēc tam, kad es tev pievienošu šo sadaļu, arī redzēsi tu, jo tur dzīvo tā informācija pa iecirkņiem. Tad pirmais solis atbildīgai personai, tad pirmajā piegājiena atbildīgā persona šīs 2 sadaļas arī neredzēs. Jā. Ir jāverificē VMD konts. Tas viss, ko gāja mednieks, tas, ko mēs izdarījām. Un tajā brīdī, kad mēs spējam nolasīt, ka jā, tā ir tā īstā persona, kas drīkst pievienot biedrus, skatīties visu licenču sarakstu, tad es redzu šīs 2 sadaļas. MTL sadaļā attiecīgi man šeit ir 2 iecirkņi, tikpat labi varbūt tikai 1 iecirknis, un attiecīgi šeit es norādu, ar kuru iecirkni es vēlos strādāt, jo biedrus var vienlaicīgi pievienot visiem iecirkņiem vai vienam no iecirkņiem. Un tad šobrīd, piemēram, es pievienošu tevi purva medību iecirknim. Jā, labi. Un tad es eju uz biedru pārvaldības sadaļu. Un kā redzi, šeit purvā iecirknī man jau ir 2 biedri pieregistrēti. Šeit ir parādīts mans apliecības numurs, kā es esmu atbildīga. Un ir podziņa reģistrēt jaunu biedru. Tas plusiņš. Jā, un tad tagad man ir jāievada tavs mednieka apliecības numurs. Lūdzu, pasaki man no profila savu. Tūlīt paskatīsimies, ja pareizi atceros AB 2020. Medniekiem jau ir tas niķis zināt tās savus apliecības numurus no galvas tie, kas... Jā, tā arī ir AB 2020. Tad es precīzi vadu tavu apliecības numuru, un šeit ir iespēja vai nu tevi pievienot abos iecirkņos, jo man ir 2, vai nu kādam no. Pievieno abos, ko tur vienā. Tad es pievienošu tevi abos un spiežu podziņu pievienot. Šobrīd šī informācija aizgāja tev, kā lietotājiem. Lai tu šo informāciju varētu ielasīt, tev vienkārši ir jāatver mednis, tad nekur nekas nav jālogojās. Un paskaties, ko tu tagad redzi. Jā, es beidzot varēšu iet medībās un kaut ko medīt 2 iecirkņos. Super. Jā. Tā, skatāmies. Tātad mums ir medības. Ir arī licences, forši. Jā, šobrīd mēs te dāsnī uzskatāmi esam salikuši tās licences. Protams, neatbilst esošai situācijai, jo tā ir taisnība nolūkiem. Bet jā. Tā ir tā ideālā situācija, kā redzēs mednieks un atbildīgā persona to savu iecirkni. Tieši tā. Un noteikti pievērs uzmanību. Tātad licences, jā, es tev pievienoju 2 iecirkņos. Attiecīgi, šobrīd tu redzi licences par purva medību iecirkni. Ja tu gribi paskatīties par otro, tev jāaiziet uz MTL sadaļu un pie iecirkņiem jāparslēdzās uz gāršām. Un tad tu redzēsi licenci, kas ir uz šo iecirkni. Tātad tas ir arī svarīgi, ja darbojies vairākos iecirkņos, tad pārliecinies, kurā iecirknī tu konkrētā brīdī atrodies, un tas tev arī ir jānorāda lietotne. Skaidrs. Labi. Un vēl MTL sadaļā ir kopīga informācija par pieejamam licencēm iecirknī. Tas ir šeit saplūst visa biedru informācija, ja tu caur lietotni noraksti licences, tad te var redzēt aktuālo statusu, tad cik bija piešķirtas, piemēram, aļņa buļļa, tad te var redzēt, cik bija iesniegtas, cik ir pieejamas un cik reāli ir norakstītas. Tad, ja kāds no biedriem jau norakstītu licenci, tad te, piemēram, tu redzētu 1 un 5.
Un kopā bija iedotas 6 licences. Tas ir tāda vizuāli pārskatāma statistika par izsniegtām licencēm. Jā, un par cik ir testa vide, mēs varam arī notestēt, Protams, vai ne? Jā. Nu, tad atkal medīsim staldbriedi, vai ne? Staldbrieža būlis, jā. Atkal mums prasa atrašanās vietu. Jā. Labi. Tā, te mēs esam gandrīz vai uz ceļa. Jā, nu, pagaidi. Nē, nu, ir aizmetis kaut kur bišķi citur izskatās, bišķi uz priekšu. Pamēģinam šitā palaist geolokāciju. Tātad ir ļoti svarīgi pārliecināties, vai mēs tiešām esam tajā objektā. Šobrīd izskatās, ka tev signāls pelt. Iespējams, lai... Tagad. Jā, un tagad... Jā, nu jau ir, jā. Labi, tagad mēģinam tad vēlreiz iet uz medību sadaļu un medīsim to staldbriedi, gāršas medību iecirknī, vai ne? Jā. Tā staldbriedis, tā, nu tā atrašanās vieta izskatās, kad ir. Jā, pieņemsim, kad ir. Izskatās, ka ir arī. Nomainīt mēs te neko nevaram. Tad ir grūtāk, bet neko. Labi, nomedīts, stēviņš, jauns atkal, vai ne? Vesels, neko nav ko piezīmēs ierakstīt. Pievienojam foto. Jā, rekā vēl mēģina pārbaudīt, vai dzīvs vai nē. Labi. Un, nu, tas mums ir, un mēs varam iesniegt. Tieši tā, jā. Jā. Un tad viņš rāda, vai sūta informāciju vai nē. Un tagad mēs varēsim pārliecināties turpat, kur mēs iepriekš gājām, vai ne, vai informācija ir iesniegta vai nē. Tas ir kartes, lietotāja profils, iesniegt pie vienam. Vēl sūta. Nu redz, aizsūtīja, nomedīts.